Esiet sveicināti Nākotnes parks 2.0 video apskatā. Ja vien šim video gabalam nebūtu tā nosaukums minēts te augšpusē vai apakšpusē, es jums varētu jautāt, kas tas ir par mobilo telefonu, par kuru mēs jums šoreiz pastāstīsim. Es vienmēr cenšos kaut ko baigi gudri pateikt par telefonu ļoti korektā valodā. Patiesībā pieesim tai lietai vienkārši. Telefons gluži tāds pats kā visi pārējie skari un jutīgie telefoni. Taisna stūra forma, melna glancēta plasmasa. Forši ir tas, ka beidzot aizmugurē ir matētā plasmasa, nevis arī glancētā, kas ļoti rāda pirkstnospiedumus un ļoti skrāpējās. Šis telefons ir LG Optimus 2X. Kāpēc 2X? Tāpēc, ka tas ir telefons ar 2 procesoru kodoliem. Pār korpusu priekšpusi runājot. Kā jau minēju, glance. Man ļoti nepatīk, ka telefons vienmēr izskatās tāds nospeķots ar pirkstu nospiedumiem un nospaidīts. Tādiem žēl ir dizaina nianses, ar ko ir jārēķinās, jo spīdīgs mantiņš, protams, ir ļoti skaists. Bet tas, ko es konstatēju šo telefonu lietojot pāris dienas, patiesībā tā korpusa virsma nemaz tā nesmērējās. Protams, ka tur paliek pirkstu nospiedumi, bet tas nav tā, kā es nezinu, pirmajiem iPhone'iem vai pirmajiem skariem jutīgiem Samsungiem, LG telefoniem. Manuprāt, tas, kas man likās baigi forši, telefonam priekšpusē nav logotips. Tas mums nav tāda uzmācīga nianses, uz ko mums būtu visu laiku jāskatās. Ja mēs gribam kādam parādīt, kas tas ir, tad aizmugurē ir rakstīts LG. Un šitien tāds metāla ielaidumā te ir rakstīts Google, with Google un trademark zīmīt. Esmu līdz šim bijis ļoti skeptisks pret skārienu podziņām zem ekrāna. Es pats lietoju HTC telefonu, kuram ir fiziskas podziņas, un man tas vienmēr licies daudz parocīgāk, jo šis skārienu podziņas bieži vien, vismaz es esmu lietojis agrāk, testēju šādas telefonus, viņas nejauši nospiežās, ņemot ārā no telefona, no kabatas vai lietojot nejauši plauksta vai īkšķa daļa pieskarās. Ar šito telefonu man kaut kā šādas situācijas negadījās. Nemāku skaidrot, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka viņš ir pietiekami liels, vai tās podziņas ir uztaisītas mazāk jutīgas vai precīzākas, bet vismaz man nenācās saskarties ar kārtējo savu. Sodīts atkal es nejauši nospiedu back vai nejauši nospiedu home podziņu. Tehnisko datu tabulu jūs apskatīsieties paši, ko es tad visu atreferēšu, kā jau teicu, 2 kodoli, liels ekrāns, 8 megapikseli fotokamera, kas spēja arī filmēt Full HD izšķirtspējā. Pēc tam mēs jums parādīsim, kā arī izskatās šis te video kvalitāte. Ekrāns ir ļoti spožs, ļoti spilgts. Manuprāt, par HTC telefonu, HTC Desire telefonu viņš ir spožāks un spilgtāks. Tā materiāla, tā stikla virsma arī ir tāda gludāka, viņa tā kā nesmērējās, un tas pirksts vienmēr pietiekami gludi slīd pa to ekrānu. Tāda lietojamības ziņā īstenībā viņš ļoti patika. Un arī šie skārienu taustiņi, viņi spilgti baltā gaismiņā, krāsiņā iedegās un ļoti precīzi, vienkārši spiežam un nav nekāda tāda problēma. Tātad labajā malā ir skaļuma regulēšanas podziņas, augšpusē ir ieslēgšanas, izslēgšanas podziņa, pa vidu ir HDMI pieslēgvieta, kas nozīmē to, ka mēs varam šim telefonam pieslēgt HDMI kabeli un otru galu no šim kabelim pieslēgt pie televizora un skatīties ar telefonu uzfilmēto, uzfotografēto uz lielā televizora. Un pie tam tas telefons ir tik jaudīgs, ka viņš spēja reālajā laikā Full HD bildīti no sevis caur to HDMI kabeli atskaņot uz lielizmēra televizoru. Tāda neslikta feature īstenībā. Austiņu pieslēgvieta, kreisais sāns pilnībā tukšs, apakšā ir stereo skaļruni un pa vidu ir mikro USB uzlādes vieta. Un aizmugurē mums ir 8 megapikseli kamera, kuras stikliņš ir, teiksim tā, vienā līmenī ar korpusa virsmu, un es garantēju, viņš vienmēr būs netīrs. Tad, kad jūs to telefonu lietojat, tas pirksts ļoti ērti aizmugurē atbalstās šitam. Viņš vienmēr ir virsū uz objektīvu, un tad, kad jūs gribēsiet kaut ko kādreiz filmēt, pirmā lieta, ko jādara, vienmēr jānopucē šis stikliņš. Kā jau teicu, telefonam ir 2 procesoru kodoli, ir 2 kodolu procesors. Kādas tam ir sekas? Sekas ir tādas, ka telefons patiesībā ir tiešām ātrs, ko gan mūsdienās nozīmē frāze ātrs. Vismaz man nenācās saskarties ar kaut kādu raustīšanos vai baigo bremzēšanu. Tas, ka atverot kaut kādu fotogaleriju vai atverot internetu pārlūku, kamēr ielādējās internetu lapa, ka notiek uzgaidas brīdis, jāuzgaida mazliet, un tas, manuprāt, ir tikai normāli. Konceptuāli pats telefons, pati Android operētāja sistēma LG izpildījumā, tie ir dažas LG lietiņas, Androids kā Androids, ja godīgi. Ir atšķirība tajā, ka, piemēram, šis home screen apakšpodziņas ir atšķirīgas no HTC vai no Samsunga.
Arī pati izvēle, piemēram, ja HTC telefonā arī viss ir scrollējums uz lejām, viss ir vienā putrā, tad man patīk, ka LG paša pieinstalētās aplikācijas aiz speciāla separatora, jeb atdalītāja ieliek. Tas nozīmē, ka mums nav tajā oriģinālo aplikāciju putrā jāmeklē visas, ko mēs esam paši pielikuši. Ekrāns ir tiešām milzīgs, un lai arī cik ļoti ražotājs un visi citi slavē divkodola procesoru, energoefektivitāti un tam līdzīgi, tāpat visticamāk jums šo telefonu būs jālādē katru vakaru. Mans vidējais ierastais lādēšanas termiņš ir ik pa pusotrai dienā. Ja jūs spēlēsiet spēlītes, lietosiet Wi-Fi un surfosiet internetā, tad tiešām katru vakaru. Un tas ir pilnīgi, patiesībā tā ir pilnīgi normāla parādība, kas mūsdienās, diemžēl, nav nemaz tik forši. Katru dienu jāstaigā visur lādētājs. Kā jau es minēju, telefonam ir 8 megapikseļu fotokamera, bildīšu izšķirtspēja ir forša. Kā jau teicu, tas stikuņš ir jāpucē nemitīgi. Tas, kas man ļoti patīk, ir video izšķirtspēja. Viņš it kā spēj filmēt Full HD izšķirtspējā. To tūliņas ieslēdz ierakstu, un tagad jūs pēc būtības varat redzēt, kā operators Valds mani filmē. Es pamēģināšu piezūmot. Kā zūmē, protams, tā ir digitāla zūmošana, mēs uzreiz redzam kaut kādus trokšņus mazliet. Un kratās pats telefons, bet tā kvalitāte ir priekš telefonu jāteic, vismaz man viennozīmīgi apmierina, lai es varētu filmēt savus bērnus vai, nezinu, savus suņa izdarības pagalmā. Tirzniecībā šis LG Optimus 2X varētu parādīties aprīļa mēnesī. Cena būs, es nebrīnīšos, ap 400, vairāk vai mazāk, bet visticamāk stabili ap 400. Plusi, es biju pārsteigts par šīs glancētās virsmas uzvedību, respektīvi viņi tik ļoti nesmērējās un ir tiešām patīkami taustēm feinu lietojumu. Telefons viegliņš, mīnusi, man nepatīk, ka ļoti smērējās tas kameras stikliņš, tāds vienkārši ir un viss. Viņš ir dārgs. Manuprāt, kā jau lielākoties visas mūsdienu ļoti jaudīgās un foršās spēļmaņiņas, viņas ir priekš vidējā lietotāja diezgan dārgas. Un, protams, baterija, kas ir tā kā jebkuram šādu formātu telefonam, 1, 1,5 varbūt. Mierīgs lietotājs varbūt 2.